Kāds tad kļūdas pieļauj amata kandidāts? Pirmkārt, neinteresētība, zināšanas trūkums par uzņēmumu, amatu, pienākumiem, profesionalitātes trūkums, intervijas, kavēšana, kur amatikas kļūdas, CV motivācijas vēstām, citu tipu kļūdas, kas saistīts ar profesionalitāti, negatīvisms, sūdzēšanās, žēlošanās, citu vainošana savās neveiksmēs un tā tālāk, nepietiekama sagatavošanās, informācijas neievākšana par izņēmumu. Nav teikums sagatavots pirms dodas uz interviju. Nav informācijas. Nedabiska izturēšanās, samākslot uz iepriekšējās lietas, kad dabiski jāuzvedās intervijā brīvi tevi novērtēt. Koncentrēšanās uz sevi jeb egocentrisms, intervētāju pārtraukšana, iedokumīgums, agresivitāte, iznīša attieksme un citu veidu koncentrēšanos uz sevi. Es. Uzvedības problēmas, pārlieka emocionalitāte, izmisuma izrādīšana, nevajag būt emocionāli pārlieka, pašpārliecinātības trūkums, neizsmēta nostājuma, demonstrēšana, atrautas neizvērstas atbildes, tikai jā vai nē, un citi pašpārliecības trūkumi prasības. Neverbālās komunikācijas problēmas, rokspiedums, menu ļengans, menu pārāk cieši. Izvairīšanās no acu kontakta, situācijai neatbilstošs apģērbs. Vienpadsmitais jautājums. Prasme organizēt un vadīt kolektīvu ir A. Unificēts prasme definējums, B. Pielāgots prasme definējums konkrētam amatam, C. Neviens no abiem iepriekš minētajiem. Divpadsmitais jautājums. Plānot, vadīt, kontrolēt un analizēt padoto darbinieku aktivitātes plānoto mērķu sasniegšanai. Jūs attiecināt uz sekojošiem amatiem. A. Top menedžeris, augstākā līmeņa vadītājs, nodaļas struktūras vadītājs, uzņēmuma vadītājs. B. Iestādes uzņēmuma vadītājs. C. Vidēja, zemākā līmeņa vadītājs vai menedžers. Tad 13. jautājums. Uz kādu dokumentu pamata jūs balstītu savu lēmumu par darbinieku atbilstību amatam? A. Intervijas protokoliem vai piezīmēm intervijas laikā. B. No piezīmēm CV, motivācijas vēstulē, konstatētajām atbilstībām. C. Testiem un anketām un atlases procesā iesaistīto personu vadītāju spriedumiem. D. No visiem iepriekš minētajiem, ja visas šīs piezīmes un dokumenti man būtu pieejami attiecīgajā situācijā. 14. jautājums. Jūsu uzņēmuma valdes priekšsēdētājs izvēlas uzņēmuma sekretāri vai administratoru. Viņa galvenie kritēriji būtu zemāk minētie. A. Labs izskats, patīkama balss. Intervijas laikā kandidāts nekonfliktē ar valdes priekšsēdētāju. B. Labs izskats, patīkams balss tembrs. Spēja izturēt valdes priekšsēdētāju agresīvo izturēšanos. C. Pirmais iespējas un izskats nav svarīgi, jo darba pienākumos nav paredzēts, ka šis darbinieks komunicēs ar cilvēkiem, pildīs tehniskā sekretāra pienākumus. Galvenais, lai ātri spēja rakstīt un labi klausīties. D.
Labs izskats un patīkams balss tembrs ir būtiski, bet darbiniekiem ir jāspēj komunicēt ne tikai ar valdi un citiem darbiniekiem, bet arī ar klientiem. Darbiniekiem ir jāspēj atrisināt gan tehniska rakstura, gan ar izdomu saistītus jautājumus. Jautājums. Vai pēc 14. jautājumā minētajiem kritērijiem ir iespējams atrast kandidātu, kas apmierinātu uzņēmumu kopējās intereses? A. Jā, B. Nē, C. Daļēji. Tagad saskaitīsim mūsu atbildes. Tabulā redzami 15 jautājumu un to atbilžu vērtību.